Kopš laika, kad latviešu pasaules vēstures grāmatās ierakstīja lapusi ar nosaukumu Barikādes, ir pagājuši jau 22 gadi, taču cilvēku domas un izjūtas šajās dienās gadu no gada atgriežas pie tā laika notikumiem. Tieši tādēļ pacelātā noskaņojumā 11. klases skolniece un Rūjienas vidusskolas direktors barikāžu aizstāvju atceres dienas vakarā nolēma pulcēt rūjieniešus, lai pirmo reizi kopā iedegtu ugunskura un baudot siltu tēju, atsauktu atmiņā piedzīvoto un dalītos ar tā laika sajūtām. Skolotāja bija sarūpējusi tā kā uz elektroniski tādu ugunskura, kas uz televizoru bija un tur rādīja visādākus klipiņus par tām barikādēm. Un es skolotājai smēju, kad vajag tā kā, vizuāli arī dabā, kas ir ugunskurs, viņa teica, tad uzorganizē. Tajā laikā, kad mēs augām, tas bija savādāk, tas bija kaut kas jauns, un mēs zinām, uz ko mēs tad gājām. Un droši vien, kad ar to domu varbūt to darīt savādāk. Bet katrā ziņā es domāju, ka es būtu to tiem, kas dotos. Jā. Barikādes mums simbolizējas ar ugunskuru, ar dziesmām, ar pīrāgiem, ķilaumaizēm, kad Latvijas tauta kopīgi brauc uz Rīgu, aizsargāja, stāvēja, sala, bet tā bija fantastiska sajūta tajā laikā. Skolotāji secina, ka ar katru gadu jauniešiem rodas arvien vairāk jautājumi par šo tēmu, kuri šoreiz neliecina par viņu interesi, bet gan neziņu. Tomēr par spīti tam nepieciešamības gadījumā daudzi būtu gatavi vēlreiz atkārtot vēsturi. Jauniešiem tas ir jāmāca, jo viņiem ir arvien grūtāk saprast šo te notikumu, jo man jau ir tas laiks, kad es esmu tajā laikā dzīvojusi, līdzdarbojusies, un tā vēsture ir personiskā vēsture. Beidzot, jauniešiem ir tā laime, ka viņi ir daudz jau šobrīd skolā, ir tie, kas dzīvojuši un auguši neatkarīgā valstī, un viņiem ir ļoti daudzi kāpēc. Mūsdienu jaunieši, kas ietu, personīgi arī es būtu gājusi, ja tieši šajā brīdī tas viss notiktu, es ietu, bet mūsdienu jauniešiem ir arī citas vērtības, es domāju, ka viņi varbūt arī nenāktu. Tad, kad skolā runājam par to, tad ir klases, kas visi vienā balsī var teikt, jā, mēs iesim, mēs palīdzēsim, mēs cīnīsimies par Latviju, bet ir arī, diemžēl, kādi procenti, kas saka nē. Lai gan rūjieniešu aktivitāte nebija tāda, kā cerēts, organizatori nenolaiž rokas, bet atgādina teicienu, pirmie kucēni jāslīcina, un droši apgalvo, ka nākamgad cilvēku noteikti būs vairāk. Amanda Anna Bērziņa, Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.